korona. Nolēc, lai Meža Antons tagad nav nekas. Kas man sauc visu laiku? Čalis nāk. Šokā. Kas notiek? Viņi pilnu lapu jau pierakstīs. Tā, nu pēc kartingiem, jā, patiesībā pēc vienas trakas tādas svētdienas izdomāju, ka jāatbrauc ir uz savu dzimto pilsētu uz Ogri, un, nu kā dzimto, es te arī dzīvoju, saku, ne, arī dzimtā viņi ir. Uz zilajiem kalniem mums ir fantastisks Zilo kalnu dabas parks ar fantastisku slēpošanu. Es domāju, atnākšu mierīgi darbdienas rītā paslēpošu. Te tev nu bija mierīgi pilns meša slēpotājiem, un vēl satiku Armandu Pivoru, kurš ar moci vienkārši gāž garām visiem un līdzina trasi. Jā, čau, Armand. Čau. Patiesībā, jā, es te pagājuši gadu biju paslēpots, es to trasi jau zināju tā kā no sākuma līdz galam, un tagad slēpoju, un tādi dažas cilpas, takas, visādas, ko pat nezinu, un pat vienā brīdī apstājos, nezināju, kur slēpot, kur es izslēpošu. Skatos, daudz kas ir mainījies. Jā, nu mainījies kardināli. Tad, ja mums agrāk nebija tās vietas, kur pulcēties, tad tagad mēs esam vietā, kur notiks visas sacensības vai jebkāda veida pasākumi. Tas ir jauns būvēts starta laukums, ir autostāvvieta mašīnām. Nu, katru gadu bija problēma, bija ceļa malā kaut kur jāatstāj, un tad nebija. Jā, tad, ja teiksim, ikdienā cilvēki brauca, tad viņi lika Kalnāja krustojumā to mašīnu, kur ir tāda pabīstama vieta, vai ja bija sacensības, tad mašīnas vispār lika ceļa malā, un tad tur nevarējām saprast, kā tur rīkoties, ka tie bērni skraida un mašīnā kā piekšā ārā, tad šajā brīdī tad ir uzbūvēta normāla autostāvvieta un starta laukums, lai varētu uzņemt pēc iespējas vairāk slēpot gribētājus vienlaicīgi. Kā cilvēkiem izstāstīt, kā var atrast to vietu vispār, jo, man liekas, nezinātājiem problēmas varētu sagādāt. Jo pie Kalnāja krustojuma joprojām mašīnas tiek liktas. Es domāju, ka daudz no tiem, kas pie Kalnāja krustojuma liek tās mašīnas, viņiem vienkārši ir slinkums atbraukt līdz šejienai, viņiem tā ir ierasta tāda vietiņa, kur viņi liek tās mašīnas, un tāpēc viņi tur arī turpina likt, jo tāpat viņi slēpo šai vietai garām un redz, ka šeit arī var normāli nolikt mašīnu. Nu jā, protams, jā. Tev kā trases sagatavotājiem, es nezinu, kur tev ir mocis, rullis, uz tā ar to moci ir jābrauc, tas rullis ir jāvelk. Cik prasa, teiksim, tādu trasi sagatavot? Tagad tie kilometri ir krietni vairāk nākuši klāt. Jā, tas apjoms ir, es domāju, uz pusi palielinājies, tieši gatavošanas. Ja agrāk man aizņem kādas 2-3 stundas, tad parastā gatavošana, tad tagad tas varētu būt jau kādas 4-5 stundas parastā dienā, un tad visu dienu varētu aizņemt, ja gatavojam pirms sacensībām to trasi. Jā, diezgan nopietni. Šogad sniegs pietiek, var jau slēpot, viss skaisti? Jā, mēs esam speciāli vasarā par to parūpējušies. Mēs esam izbūvējuši trasi no Ogres līdz Ikšķelei, un vēl tās cilpas, kas mums jau esošās bija, esam pielīdzinājuši, uzbēruši pa virsmu tā kā izlīdzinošo kārtu, kad, lai pie mazākā sniega daudzuma mēs varētu slēpot. Nevajag tā, ka, lai trasa būtu līdzena, ka tagad jāsasniegt čupai, lai varētu to visu. Jā, mums, diemžēl, nav tā kā Skandināvu valstīs, kur viņi var vispār negatavot trasi, viņiem vienkārši uzsniegt pusmetru sniegs, un tad viņi uztais tur, kur grib. Mums ir jāsagatavo viņi vasarā tik gludi līdzena, lai pie minimālā sniega daudzuma mēs jau varētu slēpot. Salīdzinot ar citiem gadiem, slēpotāji ir vairāk, nav, teiksim, jo es paslēpoju, gan te bija vienu vakaru jau pa tumsu, skatos arī pilns mežs gandrīz vai. Brīvdienās es dzirdēju, ka te vispār var pat nenākt, jo, kā ir jānāk, bet ir tā, ka pat slēpo un visu laiku cilvēki pilns mežs, un tagad darbdienas rīts un arī visu laiku kāds slēpo garām. Cilvēki slēpo vairāk? Jā, slēpo noteikti vairāk, bet tā, ka var nenākt, nav. Mēs jau esam uztaisījuši to trasi divreiz garāku, ja, un tā kā noteikti, ka vietas pietiks visiem. Ar katru dienu tie cilvēki arvien vairāk iemācās slēpot, un tā kultūra slēpošanas paliek labāka, tā kā droši jebkurā laikā, gan no rīta, pusdienas laikā, vakarā, vai tā ir brīvdiena, svētku diena vai darba diena, nāc un viss būs kārtībā. Viss būs skaisti. Sacensības ir kaut kāds gaidāms te Ogrē, jo, kādreiz ik pa laikam ir kaut kas dzirdēts, pa ziliem kalniem slēpo, kaut kādas sacensības ir maziņas, bet gribās, nesēdi mājās, rīkoja viens tādas liels foršas sacensības, bet pagājušajā gadā sniega nebija. Kas šogad plānojas? Šogad pirmās sacensības, tā kā rudenī jau iesvētīšanas mums te bija. Mums bija skolēnu velokross, bet ziemā mums gaidāmas pirmās ir 7. februārī ir tā vispasaules sniega diena, un sniega dienas ietvaros tad šeit ir pasākums, un 22. atkal februārī ir Zilo kalnu atklātais čempionāts ar intervālu startu paredzēts. Tas nebūs barā, tur slēpes nelauzīs ar nūjieniec, muguru nesatīs mierīgi, katrs atsevišķi sākumi. Tas ir tā, kad pulcējās visi tomēr vienotā laikā, un tad katram ir noteikti starta laiks ik pēc 30 sekundēm laiž cilvēku trasē un ņem viņa trasē pavadīto laiku
tad, kad viss ir noslēpojuši, tad savalk tā kā rezultātus kopā, skatās, kuram ir labākais laiks. Uzvarētais apsveicis tā, ko Zana vēlreiz saka, mācies. Nu, nē, viņš vienkārši pats gan jau izvērtē tās savas spējas. Viņš pat negaida dabalošanu, jo ir kauns. Nu, tas tā normāli. Labi, Armand, paldies. Īstenībā varētu mēs, man liekas, aiziet paslēpot, pamēģināt, man varētu parādīt kaut kādas cilpas jaunās, kas te ir. Un tad jau 22. februārī es esmu pārliecināts, ka es par to vēl jums visiem atgādināšu par to 22. februāri, jo es pats plānoju tā kā uzslēpot. Droši vien, ka mēs to arī vēl uzfilmēsim, kā tas viss izskatās. Un atbrauciet uz Ogri, uz Zilajiem kalniem. Nav problēma atrast, iebrauciet Ogrē, varat iet biedrības nesēdi mājās, slēpinomā arī paņemt slēpes, ja gribat, un tur arī izstāstīs, kā var atrast trasi, kur var aizslēpot, droši vien karti kaut kādu parādīs, kā neapmaldīties. Neko var dzirdēt, ka vilciens brauc tā kā vai nu vilciens, vai nu ceļš kaut kur ārā iznāksiet, vai nu tepatās ir arī kapi. Ir arī kapi, ja negribās tālu slēpot. Es tev gribu bišķi palbot, apmaldīties, domāju, ka vairs nevar, jo katrās tajās globālākajos krustojumos ir zīmes ar virzienu norādi vai uz Ikšķeli vai uz Ogri. Tā kā, kompas nav jāņem līdzi. Kompas, es domāju, nē. Ja jūs braucat pa gatavotām trasēm, tad noteikti, ka kompas nav jāņem līdzi. Un, kā tu pats teici, tu neesi vienīgais mežā arī darbdienas rītā, kā ja nu gadījumā tev kaut kas noteikti, kad būs kāds, kas tev palīdz atrast mājas. Tad ir vispār grēks sēdēt mājās. Jā, mēs ejam paslēpot, nav ko saldēt pakaļs uz moča. Jā. Jānis Reiškins. Čau, Jāni. Ko tu nestrādā? Ko tu slēpo? Grēks neizmantot šādas laikapstākļus. Kamēr var, vai ne? Kamēr ir sniegs un kamēr ir tik labi sagatavot trasi. Tu jau Ikšķelietis būdams, man liekas, tev vispār ideāli. Nav pat jābrauc līdz šeit, mierīgi Ikšķelē kaut kur iekāp un aiziet. Nu jā, tā kā trasi ir savienota Ikšķeli Ogri, tad aidāvu slēpēm un 8 km vienā virzienā, 8 atpakaļ. Tu vari šitos 16 noslēpot mierīgi? Ko tu vari? Es atbraucu ar mašīnu. Viņš jāpatrenējās vēl uzreiz nevar. Tik liels apjoms. Nu kā tev jaunā trasi, tagad tās jaunās silpas visi? Nē, prieks, ka trase attīstās un viss te tiek uzlabots. Gan padomāts kā autostāvvietu, gan trasi labi sagatavot ir, sniegs ir, priekš mūsu ziemas pietiekami daudz. Jā, cilvēki, kā redzam, mežā ir ļoti daudz pat brīvdienas rītos. Brīvdienas rītos, jā, darbdienas rītos, jā, darbdienas brīvdienās te vispār ir. Tas tev brīvdiena droši, ne? Man ir brīvdiena, jā, un kā jau minēju, jā, grēks neizmantot atbraukt stundiņu paslēpot svaigā gaisā, pakustēties. Cik vispār pats daudz slēpot? Pāris reizes esmu bijis, jā. Tāds pats kā esi? Gandrīz, jā, kaut kāds varbūt 4. 5. reizi ir. Vienmēr atrod kaut kādus attaisnojumus, lai neatnākt paslēpot. Tā ir, es arī parasti kaķim zobi jārauj. Jā, cilvēks jau pēc dabas tāds. Tev jau droši vien sieva papupina, saka, jā, cik var labāk aizies sniemājās. Tik traki arī nav, jā. Tā kā nē, super, kad, es domāju, gan Ikšķeles iedzīvotāji, gan Ogres iedzīvotāji var būt pateicīgi lepni, kad dzīvo šādā vietā, ka tik tuvu mājām ir vieta, kur pavadīt savu laiku, kur fiziski atpūsties. Tas tiešām mums paveicies, ka tāds dabas parks mums ir tik tuvu. Tu turpini runāt, man šodien nav talants slēpi pildi kaut kā. Cerams, ka slēpošana būs labāka. To mēs tūlīt redzēsim. Redzēsim. Kas man te? Kaut kas tev tur netaisās tā kā. Laikam vēl ir kaut kāds sniegs. Tā kā super, saku.
ļoti forši, kad ir kur paslēpot. Kad ir kur, jā, un nav jābrauc uz Madonu vai uz Priekuļiem. Jā, nav jābrauc uz Priekuļiem, nav jābrauc uz Madonu, var nebraukt pat uz Rīgu. Ir tepat. Nu, Rīgā jau kas? Rīgā redz, ka tie kalni tā mazāk ir. Nu jā, šeit tā kā tas dabas parka reliefs ir pietiekami tāds interesants, sarežģīts, teiksim tā. Trasi daži nobraucieni ir tehniski, kāpumi daži ir tā kā. Bailīgi. Jā, bet tā kā līdz trase ir pagarināta, līdz ar to ir vietas arī, kur, teiksim, līdzināks, kur, teiksim, nu var, teiksim, tie, kas nejūtās tik spēcīgi nobraucienos un kāpumos, tie var pamācīties par taisnāku virsmu pabraukt. Tieši tā, labi. Nu, ko, laižam? Laižam, vajag augsts tādā. Augsts, jā. Man atpakaļ gaisā. Jā, tu nemāc, tu tik mācīji.